3. Mūzes 5. nodaļa. Ja kāds cilvēks apgrēkotos dzirdēdams lādētāja balsi, vai būtu liecinieks vai nu ko redzot vai zinot, un ja tas tad nepaziņo, tad viņš nes savu pārkāpumu vainu. Bet ja kāds cilvēks pieskaras kaut kādai nešķīstai lietai, vai tā ir nešķīsta dzīvnieka maita, vai tā ir nešķīsta lielopu maita, vai nešķīsta rāpuļu maita, un viņš to nav zinājis, tomēr viņš ir nešķīsts un vainīgs. Jeb vai tas ir pieskāries cilvēka nešķīstībai, kaut kam nešķīstam, ar ko kļūst nešķīsts. Un viņš to nav zinājis, bet viņš to uzzinās. Tad viņš ir vainīgs. Jeb ja kāds cilvēks ar neapdomīgām lūpām nodod zvērestu, solīdamies darīt labu vai ļaunu, tad ko vien neapdomīgi cilvēks ar zvērestu ir solījies, kaut arī netīšām, viņam pie atziņas nākot kaut vienā lietā, viņš ir vainīgs. Un kad viņš vienā no pārkāpumiem ir vainīgs, tad viņam tas jādara zinām, ka viņš ir apgrēkojies. Un viņam tad ir jāpienes par savu grēku, ar kādu viņš ir apgrēkojies, vainas izpirkšanas upuris tam kungam, kāda sīklopu mātīte, avs vai kaza par grēku upuri. Tad, lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa labad par viņa grēku. Bet ja viņam nav tādas rocības, lai iegūtu kazu, tad, lai viņš vainas izpirkšanas upurim nes tam kungam 2 ūbeles vai 2 jaunus baložus, vienu par grēku upuri, bet otru par dedzināmo upuri. Un tos, lai viņš atnes priesterim, tas, lai pa priekšu upurē to, kas dots par grēku upuri, un lai nokniebj tā galvu pie pakauša, neatdalot to. Un tad, lai viņš no šā grēku upura asinīm daļu slaka uz altāra sienas, bet asiņu atlikušo daļu, lai izlej uz altāra grīdas. Tas ir grēku upuris. Bet otru, lai viņš upurē kā dedzināmo upuri, kā pienākas. Tā priesteris viņa labad, lai izdara salīdzināšanu par viņa grēku, ko viņš darīs. Tad viņam taps piedots. Bet ja viņam nav tādas rocības, lai iegūtu 2 ūbeles vai 2 jaunus baložus, tad par grēku, kuru tas izdarīs, viņam jāatnes 1/10 daļa ēfas miežu miltu par grēku upuri. Tiem nav jāuzlej eļļa, nedz jāuzliek virsū vīraks, jo tas ir grēku upuris. Un lai viņš tos pienes priesterim, un lai priesteris no tiem ņem pilnu sauju kā piemiņas tiesu, un viņš, lai tos iededzina uz altāra par uguns upuri tam kungam, tas ir grēku upuris. Un priesteris, lai izdara salīdzināšanu viņa labad par viņa grēku, ko tas tā vai citādi bija darījis, tad viņam taps piedots. Bet pārējais, lai paliek priesterim kā ēdamais upuris. Un tas kungs runāja uz Mūzu. Ja kāds cilvēks noziedzas un netīši apgrēkojas pret to, kas ir tam kungam svēts, tad tas, lai atved kā savas vainas izpirkšanas upuri tam kungam no sīklopiem aunu, kas bez vainas, pēc svētnīcas seķeļa svara, 2 seķeļu vērtībā, lai vainu izpirktu.
un viņam tas, ko viņš ir sabojājis svētnīcā, ir jāizlabo un jāpieliek ar uzvijām 5. daļa tā vērtības, un tad tas ir jānodod priesterim, lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa labad ar to nozieguma upura aunu, tad viņam taps piedots. Bet ja kāds grēko pārkāpdams vienu no tā kunga baušļiem, ko nebija darīt, bet to nav zinājis, arī tad viņš ir vainīgs un tam jānes savs sods. Tad tam jāpienes priesterim nevainojams sauns no sīklopiem vainas izpirkšanai, lai priesteris izdara salīdzināšanu viņa neapzinātā grēka dēļ, ko tas nezinādams bija darījis, tad viņam taps piedots. Tas ir vainas izpirkšanas upuris, jo viņš ir tiešām noziedzies pret to kungu. Un tas kungs runāja uz Mūzu. Ja kāds cilvēks apgrēkojas, lauzdams uzticību tam kungam, un tas ar viltu savam tuvākam liektu to, kas pie viņa nolikts, vai viņa rokā iedots, vai viņa laupīts, vai ar ko viņš savu tuvāku piekrāpis, vai kad viņš atradis ko pazaudēt un to noliedzis, vai nepatiesi zvērējis, kaut vai tik vien lietā no visām, kur cilvēks var apgrēkoties. Tad pēc tam, kad viņš ir apgrēkojies un sev vainu uzkrāvis, lai viņš atgādā laupījumu, ko tas bija nolaupījis, vai ar viltu iegūto, ko viņš bija izkrāpis, vai uzticēto, kas tam bija uzticēts, vai nozaudēto, ko viņš bija atradis, vai it visu to, ko viņš ar nepatiesu zvērstu bija ieguvis, lai viņš to atdod, pievienojot klāt ar uzviju 5. daļu, un atdod to tam, kuram tas piederēja savas vainas izpirkšanas dienā, un kā vainas izpirkšanas upuri tam kungam, lai viņš atved priesterim no saviem sīklopiem aunu, kas bez vainas pēc tava novērtējuma par vainas izpirkšanas upuri. Un priesteris, lai izdara salīdzināšanu tā kunga priekšā, tad viņam viss taps piedots. Piedots tas noziegums, ar kuru viņš krita grēkā.